Es vakar ar čomiem mēs braucām no tās muižas uz Rīgu, un mēs runājam par daudzām lietām. Un viena no tām bija, tu vari darīt vairāk. Bet ar to vienkārši darīt vairāk un atrast apzināti, kur tu darīt kaut ko vari vai nedarīt kaut ko vari, nepietiek, pilnībā nepietiek, tāpēc, ka tu kā cilvēks vienkārši tajā brīdī neko nečinīsi. Tā kā, ok, es varu te darīt vairāk, bet, nē, man pietiek, Es varu tur nedzert to koliņu, bet, tā kā vajag atpūsties tomēr, jā. Un šajā gadījumā nāk tava personalitāte. Lai šo personalitāti nomainītu uz to, kurš arī tajos brīžos, kad viņš nevar, viņš negrib kaut ko un darīs to tomēr. Jā, tev mēs varam likt par disciplīnu, par motivāciju, motivācija kinda ass, viņš īsti neko nedara, disciplīna, ok, forši, bet tas arī ir tavu personalitāte. Disciplīna ir tavu personalitāte. Tu esi šeit, šajā vietā, tev ir tās lietas, ko tu dari, tie uzskati, kas tev šajā brīdī ir, un tu neesi, šajā gadījumā tu neesi varbūt tik ļoti maucam, tu neesi nekāds tur, es negribu teikt, ka tu neesi tāds, bet principā tu neesi tik ļoti vīrišķīgs un tāds mežonis, kurš vienkārši mauc pa visu savu dzīvi, vienkārši ar X12. Jā. Tu ar motivāciju vari tikt līdz 2.0 versijai, bet šī 2.0 versija neuzturās tevī iekšā ilgi, tāpēc, ka tā ir tikai motivācija, jā. Viņš nāks apakaļ, viņš beidzās tā motivācija. Bet, lai tu noturētos, tev vajag tāpat kā šī brīža tevis versijai, šis apvalks, izveidot šo apvalku arī otrā pusē. Un tad, tikmēr, kamēr tu veido, šis noārdās apvalks. Tātad, kā to izdarīt? Kā šo apvalku sačinīt? Sačinīt, principā, ir tāda, kā viņu sataisīt. Principā, pirmkārt, iepriekš kaut kāds video nesen izlaidis. Es par matiem runāju. Nogriez matus, tu redzi sevi savādāk. Tas ir Adonis protokols, tas ir Winter Arcs, viss tas. Tur ir nogriez matus, nomaini drēbes, nomaini sevi, šidā bum. Tagad es būšu cits cilvēks. Tieši tā arī notiek. Tagad nomainam, kur atrodas gultas, kur atrodas galdi, varbūt kaut kāds jauns items, kaut ko nomaini. Un tagad šajā brīdī tu esi cits cilvēks. Tu atstāji sevi prom un neskaties apakaļ. Tu esi cits cilvēks. Tagad tu skatīsies apakaļ, mēģināsi salīdzināt, tas vairs nav labi. Tad tu atkal lēnām ej uz apakaļ. Un šeit būs tikai tādas fāzes, kur tu aizēja, un es, un ķipa lēnām krīt lejā, bet tev vienkārši vajag vairāk un vairāk šos impulsus, kur tu atkal uzliec vairāk, tāpēc ir tas Winter Arcs, tāpēc ir tas Adonis protokols, tāpēc ir šie mainīšanās periodi, un tas viss ir forši, un tad tu aizbrauc uz citu vietu, un tad tu arī esi nomainījies, un es tā izdarīju, tagad es atbraucu uz kojām, un tur vispār tā kā visiem tā kā pilnībā es principā nomainījos. It kā es trenējos, bet tajā brīdī es tās viss tagad lock-in, tagad es esmu meditēju, žurnalēju, eju trenēties, ēdu pareizi, skaitu kalorijas, viss tās. Tāds vienkārši moments tev vajag, un tad tu lēnām kāp augšā. Lēnām kāp līdz ultimate, vai uzreiz jau tu vari tur ultimate. Vienkārši tas ir grūtāk uzturēt to visu. Un tas ir viss. Tā kā tu vienkārši nedrīkst krist apakaļ, tu neskaties apakaļ. Jā, priekš vairāk informācijas par to, kas ir tie apkārtnes, ko tu vari īsti vairāk mainīt. Tiešām, es tev varu ieteikt no šī video tikai vienkārši maini lietas apkārt, maini drēbes, maini cilvēkus, maini savu domāšanu arī. Nu, tas nav tik vienkārši, bet maini vienkārši apkārtni. Tu zini, kas tev apkārtnē tagad tur. Tie cilvēki, kas tev tāpadām velk lejā, tos visus maini uz tiem, kas ir tavai nākotnes versijai.
Tātad tas ir tavs izpildāmais solis, kas man palīdzēja visvairāk uzturēt savu miega ciklu, kas palīdzēja man sačinīt savu dzīvi. Un jā, es piecēlos 7:50. Tas ir arī iemesls. Rītdien pačakolīgs apstā. Nospiedu to sākuma poziņu, tāpēc, ka rītdien būs video, nospiedu to iekšā, aizsūtu savam draugam, tev liekas, ka viņam varētu šis noderēt, un nāc ar mani izšaujamies caur atmosfērai.